Mēs kopš 2010. līdz 2014. gadam ieskaitot, esam samazinājuši savu elektrības patēriņu par 26%. Veicot mūsu visas aktivitātes elektrības taupības ziņā, mēs esam ieguvēji, jo mēs ietaupām vairāk nekā cenas paspēja izaugt. Viens no labākajiem atspaidiem nāk no LED tehnoloģijām. Tātad mums ir viesnīcā viesu koridori, kur mums ir jānodrošina apgaismojums 24 stundas diennaktī. Un vienā šādā koridorī ir 81 spuldzīte. Un nomainot visas šīs spuldzītes no, pieņemsim, 50 vatīgām halogēnu spuldzītēm uz 6,5 vatu LED spuldzēm, mēs gadā ietaupām apmēram 25 000 eiro. Ko es varētu ieteikt uzņēmumiem? Vienkārši atvērt acis uz sevi un paskatīties, kā jūs ikdienā darbojaties. Kā jūs uzskaitat un mērat savu elektrības patēriņu. Un šeit viedi elektrības skaitītāji nodara un atvieglo šo procesu. Mēs paši par sevi bijām ļoti pārsteigti, cik daudz mazas nianses mēs atradām, kur ko var izdarīt tieši saistībā ar elektrību. Ja gribās izvērtēt reālo patēriņu un iespējas to samazināt, ir vajadzīgi šie viedie skaitītāji, kas dod pilnīgi precīzu rādījumu par katru patērētāju vai arī patērētāju grupu. Viedos skaitītājus mēs uzstādījām 2013. gada nogalē. Mums tādi ir izvietoti 36 šie skaitītāji. Šī uzskaites sistēma jau kaut ko dod, teiksim, pēc gada. Jo vairāk laika paiet, jo viņi vairāk ko dod. Kā viens no labākajiem piemēriem noteikti jāmin uzlabojumu kompresoru saimniecībā. Tika nomainīts viens liels, vāji vadīts kompresors ar diviem daudz ekonomiskākiem. Patiesībā šī nomaiņa mums deva negaidīt lielu ekonomiju elektrībā. Ja mēs gaidījām kāds 20–30%, tad patiesībā tie apmēram 60% mums sastāv pašlaik. Lielākie ieguvumi ir precīzi izmaksu sadalīšana pa departamentiem, pa iekārtām, lielākiem patērētājiem, budžeta plānošana noteikti. Un var ieteikt visiem uzņēmumiem, kas vēl nav par to domājuši, par to padomāt un pat nedomāt, bet sākt ieviest. Jau rītdien droši vien. Pirmā rūpnīca tika uzbūvēta 2005. gadā, un nododot rūpnīcu jau sadales tīklu uzstādīja viedo skaitītāju. Pašreiz mums ir izveidojusies tāda sistēma, kad 75% no savu elektroenerģijas nepieciešamā daudzuma mēs pērkam kā fiksētu, un 25% mēs pērkam biržā. Mums tā ir ieplānots, ka visas tās regulēšanas darbus un profilakses mēs darām maksimum stundās. Kad šīs cenas ir augstākas, un līdz ar to patēriņš zemāks, un kopumā mums summā ir jāmaksā mazāk. Visās rūpnīcās mēs lietojam tā saucamās reaktīvās jaudas kompensēšanas iekārtas. Tā kā mums ir 4 rūpnīcas, es ļoti viegli varu sekot līdzi tieši izmantojot šo viedā skaitītāju datus, ko es iegūstu. Es vienkārši varu piesaisties pie kompjutera, 5 minūšu laikā man tie dati ir savā Excelī, vai ne, es uzreiz šo jaudas koeficientu redzu. Līdz ar to mēs esam izvēlējušies sev optimālāko pārvades tarifu, kas mums ir nesis aptuveni 150 000 eiro ietaupījumu.